Labdien! Mani sauc Jānis Zaržeckis, esmu ķirurgs. Mana specialitāte ir plastiskā, rekonstruktīvā un rokas ķirurģija. Izstāstīšu jums nedaudz par vienu no diezgan arī izplatītām rokas saslimšanām – diptrēnu kontraktūru, jeb arī, kā tautā to bieži sauc par vikingu slimību, kad tiek savilkti pirksti. Ja bija runa par karpālo kanālu, kur biežāk slimo sievietes, tad šīs saslimšana biežāk raksturīga vīriešiem. Un tā izcelsme ir ģenētisks dabas, viņa ir ienākusi mūsu valstī un arī daudzās citās valstīs no Skandināvijas kopā ar vikingiem. Tie ir vikingu gēni, tā kā ja kāds redz sev šīs saslimšanas pazīmes, varbūt diezgan droši, ka rados ir bijis kāds vikings. Un slimība izpaužas sākuma stadijā tā, kad pamazām sāk plaukstā visbiežāk pretī 4. un 5. pirkstam rasties sabiezējumi, kas no sākuma nekāda īpaši liela diskomforta nerada. Bet slimībai progresējot, šie sabiezējumi paliek lielāki un šī plauksta aponeiroze sabiezē. Un var sākties pirkstu tirpšana, jo viņi saspiež pirkstu nervus. Un pamazītiņām viņa var augt tālāk uz pirkstiem un vilkt kopā, savilkt pirkstus. Un, ja slimība ignorē un neko nedara, ļoti biežos gadījumos pirksti tiek savilkt tā, kad nav iespējams viņus vispār iztaisnot. Un ir gadījumi, kad arī šī kontraktūra var būt 1. pirkstam, rēti, kad rādītāja pirkstam, bet 3., 4. un 5. diezgan izplatīti. Tad, ja šī slimība tiek konstatēta, viņu ir labi izoperēt tad, kad ir sākuma stadija, kad nav vēl savilkt tie pirksti, jo tad ir ķirurģiska operācija ir sarežģītāka, ir iestāvējušās locītavas, ir pievienojušās locītavu kontraktūras, ka tos pirkstus vairs nevar iztaisnot. Un jāsaka, ka tā pati saslimšana var noritēt dažādi. Ja viņa nav agresīva, tad tā operācija dod pārliecinošs rezultāts, var izņemt ārā šo sabiezēto aponeirozi un roka atkal atgūst tās funkcijas. Bet savukārt, ja šo slimību ignorē, tad pastāv liels risks, ka tie pirksti savilksies un nav zināmas tādas konservatīvas ārstēšanas metodas, kur iedzerot kaut kādu medikamentu, tos pirkstus var dabūt taisnas. Tā būs ķirurģiska operācija, kur ir diezgan sarežģīta un atlapšanas periods ir diezgan grūts, tad, ja šī slimība ir bijusi ielaista. Tādēļ ir vērts, ja redz, ka tos pirkstus tomēr sāk, ja tausta šos sabiezējumus, parādās sūdzības par pirkstu tirpšanu, un šos pirkstus vairs nevar iztaisnot, jo kādreiz pie manis atnāk pacients, kurš saka, par ko jums ir sūdzības, viņš saka, ziniet, doktor, es cimdu nevaru uzvilkt, sevišķi nāk rudenī, ziema, un tad tiem pacientiem diezgan sarežģīta tā operācija ir. Bet jebkurā gadījumā šī operācija, tāpat kā karpālā kanāla operācija, var veikt lokālā anestēzijā. Un virs šiem sabiezējumiem izdara griezienu. Un roka ir ļoti smalks veidojums, bet ir iespējams izpreparēt no rokas struktūrām šo sabiezējumu un sabiezētos audus izņemt ārā no rokas. Un brūces var slēgt, un pacientam ir pārsējis. Un slimnīcā nav jāuzturās tajā pašā dienā, kad pacients ir atnācis uz operāciju. Viņš var doties mājās. Pēcoperācijas periods ir tāpat kā karpālā kanāla operācijai. Es neieteiktu mainīt pārsējas. Vienīgais, ja gadījumā šis pārsējs ir stipri sāsiņojis, tad varbūt tās ir vērts 2., 3. dienā nomainīt šo pārsēju, bet nedrīkst pielietot šuvju kopšanai nekādus dezinfekcijas līdzekļus, jo tie nodara lielāku kaitējumu nekā labumu, jo audi rokā ir maigi, un, ja brūcē tiek iekšā šīs ķīmiskās vielas, šie dezinfekcijas šķīdumi, viņi rada apdegumu, kas samazina organismu spējas aptur, var teikt, visu to dzīšanu. Dzīšana notiek lēni, un sastrutošanas risks, iekaisuma risks ir neskaitāms reizes lielāks nekā, ja to plaukstu vienkārši atstāja mierā un ļauj viņai mierīgi sadzīt. Šuvis dzīst
apmēram 12 līdz 14 dienu laikā šūs ir sadzījušas, un tad ģimenes ārsts var veikt pārseju noņemšanu un šūnu noņemšanu. Un pēc tam var roku vingrināt, un atkal, ja locītavas ir iestāvējušās, tās var kustināt. Bet es atļauju pacientiem kustināt pirkstus, un pat iesaku kustināt arī uzreiz pēc operācijas, cik pārsejas to atļauju. Tā ir arī viena no izplatītām rokas saslimšanām, sevišķi mūsu platumgrānos, kur ir gājuši vikingi, tā ir izplatīta kurzemniekiem, jo tur bija vikingi, viņi arī ir gājuši pa Daugavas augšu, kā mēs zinām vēsturi, un arī Daugavas krastos, no Daugavas krastiem pie mums nāk pacienti, kam ir šī te vikinga slimība. Bet viņa ir ārstējama, tā kā padoms ir varbūt tiem, kas sastopas un konstatēs sev šo saslimšanu, nevajag sevišķi ilgi gaidīt, kamēr tie pirksti galīgi savilkt čunkurā, bet iet pie kāda rokas ķirurga un dabūt konsultāciju un pieņemt lēmumu, lai tiktu no šīs vainas vaļā. Un jo ātrāk to saulēcīgāk izdara, jo labāk un pārliecinošāk ir operācijas rezultāti. Paldies!